Un es došu nosīt otrajā daļā vārdu pirmajam runātājiem, kas būs Nacionālo bruņoto spēku kapelāns un kapteinis Jākubs Dzerve, un viņš no savas puses ieskicēs Latvijas karavīra nozīmi un šī ētos nozīme Latvijas valstiskumā, runājot par karavīru un viņa zemi. Lūdzu. Godātie konferences dalībnieki, šī tēma patiesi, kā tika pieteikta, viņa neskar tik daudz vēstures lauku vien, jeb šo vēstures avotu un aplūkoti, un par tiem domājot, meklētas atbildes liekot centrā cilvēku, kurš ir karojis par Latvijas valsts neatkarību vai ceļā uz neatkarību ejot, un proti jāatzīst, ka nosaukumu līdz ar to jāatzīst, ka es esmu atkāpies arī vēl uz strelnieku laikiem, kad vēl nebija Latvijas valsts dibināta, tad nosaukums varbūt arī šeit man būtu jāprecizē, bet tā kā es runāju no filozofiskas skatu punkta, man to ceru piedos. Un arī tādēļ, ka vērtību līnijas nevar precīzi novilkt, ievērojot vēsturiskos periodus, jo vērtības ir kāda lieluma, kas dzīvo neatkarīgi, kādā noteiktā telpā, laikā un situācijā. Un domāt arī par zemi šeit ne tik daudz kā zemi kā privāta īpašums, bet vairāk kā identitāte, kurā šie cilvēki, karavīri, sevi redzēja, cīnoties un ejot uz neatkarīgu Latvijas valstu un tālāk arī neatkarības karā tos nosargājot. Iesākšu ar kādu citātu no ko ir teicis armijas mācītājs, kapelāns, un uz viņu atsaukšos arī vairāk kārt, arī cilvēks, kurš iespējams tajā laikā, kad ir tikus dibināts ēsu rote, ir atgriezies no savām strelnieku armijas mācītāju gaitām kopā ar strelniekiem, jo viņš atgriežās atpakaļ Cēsīs, mācītājs Pēters Apkalns, mūsu Latvijas valsts. Un šos vārdus viņš saka 5. Cēsu kājnieku 20. gadu piemiņas svētkos, 39. gada 22. martā, Svētajā Pāvila baznīcā. Mūsu Latvijas valsts ir tapusi tikai pateicoties mūsu karavīru grūtajām cīņām un tās robežas novilktas Latvijas dēlu asinīm. Domājot par šo citātu, es iespējams Apkalna kungam varētu uzdot jautājumu par vārdu tikai, taču arī šis kopējā doma apgalvo to, ka nav no tiem centieniem un pūlēm, kas ir darīti dažādos laukos, politiskajos un citos, tikai uzvar kaujas laukā spēj nodrošināt to, ka valsts var pastāvēt un turpināt savu nākotni. Ernests Blanks darbā Latviju tautas ceļš uz neatkarīgu valsti rakstījis, ka karavīrs dodas cīņā, viņam vajadzīgi nevien ieroči, bet arī ideja, par kuru viņš sagatavojies ziedot dzīvību. Pirms Latvijas republikas nodibināšanās bija Latvijas valsts ideja. Pirms Latvijas brīvības cīņām pie Ventas, Daugavas un Gaujas risinājās gadsimtiem ilgas ideja cīņas par latviešu tautas brīvību un neatkarību kultūras, politikas un saimniecības laukā. Lūk, šīs domas, ka karavīrs ne tikai karo tādēļ, ka viņam ir pavēlēts, pildīt kāds noteikts uzdevums, arī tā var būt, taču aiz visa tā, ko karavīrs dara, viņa vada idejas, viņa vada vērtības, un jau pasteidzoties uz priekšu, vēlos teikt, ka man šī tēma nenodarbina tik vien no vēstures skatu punktu vien, bet domājot par to, ja esot laikmetā, kurā mēs dzīvojam, un ja nāktos, un cerams, ka tā nebūtu mūsu realitāte, bet ja tāda diena pienāktu, kas būtu tās vērtības, kas vadītu šodienas Latvijas aizstāvjus, un lai tu atbildētu vai par to domāt, līdz ar to varbūt tādās teoloģijas skatu punkta izvēloties strelnieku laiku un neatkarības karu laiku kā tādu atskaites punktu, mēģināju saskatīt kādas lietas, kuras arī šodien mēs varam
un ne tikai varam, bet ir vajadzīgs par tām domāt un tās paturēt. Proti, jā, Latvijas valsts ir tapus grūtā un trauksmainā laikā. Un atceroties mūsu valsts aizstāvus, ir jāakcentē, ka Latvijas valsts sargāšana ir pastāvīgs uzdevums. Un ne tikai tās teritorija, bet arī tās vērtības, kultūra telpu, un kā arī ar karavīriem runājot, ir vienmēr akcentēts, ka Latvija vispirms ir jānosargā savās sirdīs un savā prātā. Jo pirms pretinieks ienāks teritorijā, viņš centīsies ienākt mūsu galvās un mūsu sirdīs. Un kā jau tika jautāts, tad kādas bija šīs vērtības, kuras lasot atmiņu vēstījumus vai aprakstus, esmu centies saskatīt, kā jau minēju, cilvēku liekot centrā. Un arī vēlreiz uzsvēršu, ka neesmu atsevišķus citātus vai pieturējies pie chronoloģijas, bet vairāk kā ilustratīvu materiālu, lai ieraudzītu cilvēku un viņa iekšējo pasauli. Un lūk, arī mācītājs, Valmieras draugs mācītājs Kārlis Beldavs un arī Vils Plūdonis dzejas krājumā Vila Dolorosa runā par kādu īpašu situāciju, kur latviešu tauta ir saskārusies ar šo ciešanu realitāti. Un domājot par šo, ir jāakcentē, ka vispirms ciešanas ir tas, uz ko reaģēja savulaika karavīri, Latvijas valsts, jeb arī pirms tam vēl Krievijas impērijas astāvā dzīvošie latvieši, redzot tautas ciešanas, redzot arī apjukumu, redzot dažādas situācijas. Un proti, kā Vils Plūdonis raksta 18. gadā, vēl viss nav tikko ir noslēdzies Pirmais pasaules karš, iespējams jau ir dibināt Latvijas valsts, un tam sekos neatkarības karš. Viņš raksta, bija liktenīgais 1914. gads, pats vasaras vidus, dzīvoju uz zemēm, savās tēva mājās, savās bērnības mājās, es biju laimīgs. Bet no šīs vientuļās lauku klusuma, laimes, mīļā sapņa mani piepieši iztrauc lielgabala dunoņa. Mana tēvija dega, viņas iedzīvotāji, glābdamies no kara briesmām, klīda un bēga uz visām pusēm. Arāji steidzīgi nomet ārpus un tvēra pēc ieročiem. Citāta beigas. Un jau pieminētais mācītājs Kārlis Beldavs, aprakstot arī jau bēgļu gaitas, runā par to, kādām ciešanām šie Latvijas valsts, atvainojos vēl tajā brīdī ne Latvijas valsts iedzīvotāji, bet latvieši, ar kurām viņi saskārās. Tad ciešanas bija tas, kas varētu teikt viens no tiem momentiem, kas izraisīja šo vēlēšanos, šo apziņu, ka ir jāiet palīgā. Un arī laikmets vēlāk, domājot par to, kāds tas iezīmējas, esmu izvēlējies arī citātu no Augusta Mētera. Viņš bija 8. Valmieras pulka strēlnieks, vēlāk arī mācītājs Baptistu draugu savienībā. Viņš rakstīja jau vēlāk par neatkarības laika periodu, ka šis tiešām bija grūts laiks tajā, kad cilvēkiem bija grūti saprast, kas kādā noteiktā brīdī notiek, un viss šis apjukums arī varētu kādā brīdī dot atbildi tam, kāpēc nevienmēr tās izvēles, ko izdarīja savu laikam tautieši no šodienas viedokļa varam vērtēt, varbūt vai attaisnot, vai pozitīvi skatīties. Nu, lūk, kā viņš raksta, no rīta atmostoties, nevarēja zināt, kāda vara šodien pie mums valda. To viņš raksta, esot Piltenē, tieši tajā laikā un tajos apstākļos, par kuriem arī iepriekš mēs dzirdējām. Jau pieminētās tautas ciešanas. Esmu izvēlējies arī šeit kā ilustratīvu materiālu tam un arī saturu Friču Bārdas dzeju par to, lai raksturot, ka šīs tautas ciešanas jau pieminētās bēgļu gaitas, sākoties arī strelnieku cīņām ļoti daudzu latviešu strelnieku nāves, kas ienesa ciešanas arī daudzās ģimenēs, tāpat arī atkal jau ejot tālāk jau pie neatkarības laika, kur ir šie terora situācijas no sarkanās varas puses, un visas šis
rada šo vajadzību, ka ir jāceļas un ir jāizstāv sava zeme, sava dzīvība. Un šis viss kopā arī ir saistīts ar šo apziņu, mana piederība šai zemei, un šis apdraudējums ar šīm ciešanām, kas ir kopskatā šo piederības apziņu. Pieminēšu to, ka esmu izvēlējies vairākas ilustrācijas no mācītāju, vēlāko mācītāju skatu punkta. Rudolfs Ekšteins, vēsturnieka Modra Ekšteina tēvs, viņš dienēja 11. Dobeles kājnieku pulkā gan neatkarības karā. Viņš runā par savu latvietību, savu piederību savai zemei, savai tautai. Un šis piemērs atgādina, ja liek apzināties, pie kura karavīra vēlmes cīnīties par savu zemi cieši saistīta ar viņa piederības apziņu. Un piederības apziņa ir atkal kāda patiesība, ko mēs iegūstam caur audzināšanu, ko nevar iegūt nekā savādāk, kā tikai tad, kad mēs to saņemam savās ģimenēs, savā telpā, kurā mēs augam, mūsu kultūra telpā, un līdz ar to šī saikne ar savu zemi, ar savu piederību, kas veido tavu identitāti, arī rada šo vēlmi, šo vajadzību iet un aizstāvēt savu dzimto zemi. Arī pieminētais mācītājs Augusts Mēters ir runājis par, rakstot arī dzējas, esot celnieku gaitās, runā par šo piederību, par to, cik ļoti šī zeme, kurā viņš ir varējis būt, iepšu viņš ir pats piedzimis Novgorodā un sākoties Pirmajam pasaules karam nonāk Latvijas teritorijā, lai cīnītos, lai būtu starp strelniekiem. Šī piederības apziņa caurvīja šo laika cilvēku dzīves. Un tātad no vienas puses ir šī ciešanu realitāte, atrodoties starp divām lielvarām, un kur no otras puses šī visa realitāte ar daudziem aizgājušiem svešumā cilvēkiem ir šī vēlme iet un aizsargāt mūsu dzimteni. Piederības apziņa arī ir izteikta tajā, ka šie cilvēki ir gatavi savas piederības dēļ upurēt savas dzīvības. Tātad kaut ko mēs turam kā ļoti vērtīgu un nozīmīgu, ir kaut kas tik liels, un šie vārdi, kurus ir ierakstījis savā grāmatā Kontrolskis Alfrēds par kādām vērtību lielumiem, ko viņš rakstījis starpkārt periodā par Latvijas karavīriem. Latvija skaistā un brīvā šeit dustavi dižākie dēli, kas iecelti un saulītē. Ja tev tādus dēlus atkal kādreiz vajag grūtā stundā, ņem mūs, mēs esam tavi. Un lūk šie vārdi, kas runā, jeb šie cilvēki jau atdusās, caur šiem vārdiem tiek atgādināts, ka tas, ka kāds ir savā laikā atdevis savu dzīvību par mūsu valsti, dod šo atbildības apziņu un šo aicinājumu apstāties un doties šīs zemes aizsardzībā arī šodien. Tātad atbildība arī šo cilvēku varoņu priekšā. Un vārdi, kas ir veltīti nāves salas aizstāvjiem, vienā no pieminekļiem arī ir ietvērta Tēvzemes mīlestība, pirmā vietā stādījāt Latviju dēlu varonību, visām tautām rādījāt. Un lūk šie nākamā šī lielā vērtība, kas veidoja savulaik Latvijas karavīru, es ticu un zinu arī veido šodienas karavīru, ir šī mīlestība pret zemi. Un tā ir kāda, tas viss ir jāredz holistiski, to nevar atraut vienu no otra, šo piederības apziņu, šo misijas apziņu, ka tautai nonākot grūtā brīdī man ir jādodas to sargāt un glābt. Un mīlestība, jā, tas ir kāds lielums, ko nevar, varbūt te ļoti personīgas izjūtas, kas atkal, es atsaukšos uz teikto, tiek iegūtas, ja tā var teikt, patriotismus un mīlestība pret dzimteni iesākas dzimtajās mājās. Kad domājam par vēl kādām lietām, ko lasot strelnieku un vēlāk neatkarības kara dalībnieku atmiņas, ir tas, kas viņiem kaujas laukā deva spēju pastāvēt, arī ir šī cerība,
cerība izdzīvot, cerība uzvarēt kaujā, cerība uz brīvību. Un mācītājs Pēters Apkalns bieži savās svētdienās ar ļoti spilgtu valodu, īpaši runādams katru gadu, īpašos nozīmīgos strelnieku un arī neatkarības karā dalībniekiem veltītos pasākumos akcentē to, ka cerība ir vienmēr bijusi tā, kas ļauj izdzīvot un iet uz priekšu uzdevumu izpildē. Tātad piederība, mīlestība, cerība un, protams, šie vārdi liek domāt par ticības iedrošinājumu. Armijas mūziķis Bernhards Valle ir aprakstījis arī to, kā varbūt savā laikā strelnieki uztvēra mācītāju Pētera Apkalna ierašanos, bet cik ātri viņi saskatīja savu atbalstu un šo piemēru, kas viņiem tik ļoti bija nepieciešams, lai viņi spētu doties un pildīt savu uzdevumu. Tāpat arī, kā vakar jundas ietveros, karavīri dziedādami Dievs svētī Latviju, paši izvēlus šos vārdus vissvētākos vēl valsts nav dibināta, bet šie vārdi tiek dziedāti, tie motivē Latvijas karavīru. Tātad ticības piemērs. Pulkvedis Andrejs Auzāns ir aprakstīts kādā ārsta 7. Bauskas Latvijas strelnieka aprakstā pirms iziešanas kaujā. Man no kapelāna skatpunkta šie teksti, šie vēstures tādi apraksti par notikumiem ir ļoti būtiski, jo ikdienas dzīvē ticība ir kaut kas ļoti personisks, par kuru cilvēki var izvēlēties runāt un nerunāt, taču apzinoties, ka šī diena var būt manas dzīves pēdējā diena, dod telpu un iespēju kopā ar savu komandieri arī lūgt spēku no augšienes, uzticēties tālākajā ceļā un doties, lai pildītu šo uzdevumu. Un šajā ticības piemērā arī iesknas šī uzupurēšanās gatavība sevi veltīt, lai dotos cīņā, zinot, ka tas maksās dzīvību. Un, kad mēs jautājam, vai to var iemācīt to nevar, bet to var ieaudzināt. To var ieaudzināt caur bērnībā dziedātām vecāku dziesmām, caur piemēru, ko dod vecāki, caur to, ka dzīve, kurā mēs dzīvojam šajā telpā Latvijā, ir redzēta kā vērtība. Šeit vēl piemēram no Rudolfa Bangerska kapteinis tajā brīdī vēl arī viņš kopā ar primās Daugavpils latviešu strelniekiem pirms došanās kaujās pie Ķekavas kopā ar visiem karavīriem saka lūkšanas vārdus. Un vēlreiz uzsvēršu, ka tas varbūt ir ļoti personīgs brīdis, bet tā ir šī apziņa, ka ir kaut kas, ko es spēju, un ir kādas lietas, ko es nevaru, kurās man ir jāapzinās, ka man ir jāpaļaujas uz visaugstāko. Lūk, piederība latviskai dzīves telpai, tāpat arī ticība, cerība, mīlestība, tie lielumi, ko mēs lasām atmiņu stāstījumos, kas vadīja šos cilvēkus. Tā nebija abstrakta mīlestība, tā bija konkrēta mīlestība pret savu ģimeni un savu zemi. Un jau pieminētā pašaizliedzība atkal Pētera Apkalna teiktais, kur jau ar iepriekšējā citātā par to, cik šie karavīri bija gatavi doties. Un es vēlreiz vēlos akcentēt to, ka ja šodien mums būtu jāiet šo pašu ceļu, tad mums ir jāapzinās, ka šīs vērtības mēs nevarēsim iegūt nekā citādāk, kā tad, ja visā Latvijas sabiedrībā mēs kopsim, veltīsim lielāku uzmanību tam, kā stiprināt mūsu identitāti, piederību, kultūras un garu bagātības, sekmēt arī pie tā vēl nedaudz vēlāk. Pašaizliedzība atkal dzejas vārdos, kur Augusts Mēters, jau pieminētais garīdznieks, ir runājis par to, ka viņš apzinās savu uzdevumu cīnīties, bet viņš tā vietā labprātāk vēlētos celt un būvēt šo zemi un darīt to, kas viņa sirdī tīkamāks. Tātad iespēja kādiem varbūt arī bija nedoties, bet šī apziņa,
kā Vils Plūdons teica, man tēvī deva šo iekšējo nepieciešamību, imperatīvu, pat varētu teikt, doties un aizsargāt. Drošsirdība un uzticamība ir vēl kāda vērtība, kas raksturoja un joprojām raksturo mūsu karavīrus. Un tam būtu jāturpina. Ilustrācija tikai tāpēc paņēma no Friedriha Brieža un Edvīna Meģņa sarunas, ka tas notiek vilcienā pie Cēsīm, kur viņi cits starpā runā par to, kas viņus ir motivējis un dara stiprus. Un jautājot Friedriham Briedim par strelniekiem, Briedis padomājis un nopietni sacījis, tas, ka cīņas laikā man nekad nav bijis jāraugās atpakaļ. Tie, kur ir komandieri, tie, kur ir instruktori, saprot, ka šie vārdi sevi ietver kaut ko lielāku, nekā tikai, kad ir iedota pavēle kaut kur doties. Aiz tā ir kāda griba, kāda gatavība sevi veltīt, ziedot un doties cīņā. Un lūk, patiesi ir vārdi, par kurus ir teicis Jānis Porietis, par mūsu veciem strelniekiem un Nacionālo armiju var droši sacīt, cik vīri, tik varoņi. Un iespējams ar iepriekšējais varbūt piemērs jau arī to apstiprina, ka šie cilvēki, kā arī tik rakstīts, nicinādam nāvi, devās, lai pildītu uzdevumu. Tas, ko vēl uzsvērtu no Adolfa Kontrolska sacītā, rakstītā, kurš pats, diemžēl, cieta, arī izsūtījumā tika nošauts, bet viņš rakstīja, mēs Latviju tauta, mēs gan negribam karus, mēs gribam dzīvot mierā un saticībā ar saviem kaimiņiem. Viņš runā par to, ka mūsu nodoms ir dzīvot mierā, bet ja kāds savu netīro roku bāzīs mūsu zemē, mēs celsimies un to aizstāvēsim. Mēs nedosimies prom. Diemžēl, jā, vēturiskā realitāte izvērtās citādi, bet tas nodoms bija patiess un šī gatavība doties cīņā vienmēr bija. Vēlos uzsvērt, ka domājot par Latvijas karavīru spēju uzvarēt un panākt un nostiprināt Latvijas valsti, to nevar arī bez visas sabiedrības atbalsta. Latviešu karavīrs bez savas zemes atbalsta nevar būt uzvara. Un, lai to saprastu, es vēlos tomēr pateikt, cik svarīgi ir visai sabiedrībai. Un, lai tāda diena nebūtu, bet ja šodienas karavīram nāktos doties cīņā, tad tikpat būtiski, kā viņam stipri stāvēt savās pozīcijās, ir tas atbalsts, kas nāk no aizmugures, un šeit minēt daudzus piemērus, un viens no tiem atmiņā no 19. gada Bermontiādes, kur mācītājs Gustavs Šaurums darbā pārdāvos garīgā dzīve zem lielgabala uguns Bermonta laika atmiņas apraksta to, kā žēlsirdības māsa bija īpaši gājusi slimnīcu pie tiem latviešu iemantiem karavīriem, kas bija palikuši Pārdaugavas pusē, riskējot ar savu dzīvību, un šādu stāstu ir daudz. Līdz ar to ir jāredz tā lielā nozīme, kas uzvarai ir visai tautai kopumā un sabiedrībai. Un piemiņa. Vēlreiz akcentējot piemiņu, pavisam ātri redzot to, ka laiks ir palicis nedaudz. Brāļu kapos, kā rakstā Maris Svētra, nav apglabāti tikai miroņi, bet cilvēki, jauni cilvēki, kuriem gribējās dzīvot, un kura nāvē mums jāpateicas par visu, kas mums ir. Šeit vēlreiz ieskanās šī atbildības apziņa pret tiem, kas pirms mums, un tā atbildība izteicās tajā, ka pirms esam gatavi mirt par Latviju, mums ir jādzīvo Latvijai. Un ar šo vārdu dzīvot, tas ietver visu to, kas iepriekš tika pateikts, mīlot savu zemi, jūtot apzinoties šo piederības sajūtu, esot drosmīgiem un cīņās pastāvēt. Piemiņa ir ļoti būtiska, un tāpēc, lai arī to nodot tālāk, lai nākamajās paudzēs cilvēki spēja, es redzu, ka ir palikuši 40 sekundes, vēlos tikai pateikt to pašu galveno. Proti 3 vārdi – audzināšana, vide un izvēles. Audzināt Latvijas valsts iedzīvotājus, mīlēt savu zemi. Audzināt mājas, ģimenes lokā, audzināt skolā, visās iespējamās telpās, vide, veidot to tādu, kas ir mūsu
mūsu Latvijas valstī, balstoties uz tās vēstures, kultūras un garu mantojuma un izvēles, tajā brīdī būs daudz vieglāk izdarīt. Un tad, lūk, paldies par uzmanību. Es domāju, ka man paliks laika pāri, bet tā tas nav. Paldies jums par uzmanību un lai Dievs dod, ka mums nekad nenāktos iet un aizstāvēt Latvijas zemi, bet, ja to nāktos darīt, tad es ticu, ka tāpat kā toreiz, arī šodien un rīt mēs celsimies un aizstāvēsim, lai šī zeme vienmēr var būt mūsu un mūsu bērniem, un lai latviešu valoda skan šajā zemē uz audžu audzēm. Vēlreiz paldies jums! Paldies, Jākab, jums par šo stāstu.